Labrīt, sveicu jūs, ir otra diena. Mēs turpinām apskatīt vēstuli ebrejiem 4. nodaļu, šodien 13. pantu, bet es lasīšu no 12. lai labāk plūst. Tiešām Dieva vārds ir dzīvs un darbīgs un asāks par jebkuru appūst griezīgu zobenu. Tas duras cauri līdz sadala dvēseli un garu, locekļu un kaula smadzenes, un iztiesā sirds domas un nolūks. Nav tāda radījuma, kas Dieva priekšā būtu apslēpts. Viss ir kails un atsekts viņa priekšā. Viņam mēs dosim norēķinu. Mēs vairākas dienas apskatījām to, ka Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs, tas ir zobens, kas spiežas dziļi iekšā, kas atklāja mums mūsu iekšējo cilvēku. Un tagad mums ir pateikts arī, ka nav radījuma, kas Dieva priekšā būtu apslēpts. Viss ir kails un atsekts viņa priekšā, un viņam mēs dosim norēķinu. Mēs neko no Dieva nevaram paslēpt. 139. psalmā tas tik spēcīgi ir izteikts, kur Dāvids raksta, kurp lai es aizēju no tava gara, kurp lai es bēgu no tava vaiga. Viena auga, kur es atrodos, tu tur esi. Un tas ir reizē mierinoši, bet tas arī atgādina mums, ka Dievs visu redz un visu zina, un nekas nav paslēpts viņam. Viņš zina mūsu dziļākās domas, viņš jau zina mūsu domas, pirms mēs viņus pat domājam. Un tāpēc mums nevajag nekad mēģināt kaut ko no Dieva paslēpt vai atturēt. Viņš jau visu zina, viņš jau visu redz, viņš zina, kādu radījumu mēs esam. Un tādēļ viņš arī aicina mūs un mierina mūs un atgādina mums, ja mēs kaut ko izdarām, kas nav pareizi, ja mēs grēkojam, ja mēs atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisns, ka viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. Tā kā reizē tas ir mierinoši un reizē tas arī atgādina mums, ka mums neko nevajag darīt, domādam, ka Dievs neredzēs. Mēs varam paslēpt lietas no cilvēkiem, mēs neko no Dieva nevaram paslēpt. Viss ir atsekts un kails viņa priekšā. Atcerieties, kad Ādams un Ieva grēkoja, viņi paslēpās krūmos. Viņi domāja, ka viņi varētu no Dieva paslēpties. Dievs jau zināja, ko viņi bija izdarījuši, un viņš sauca viņus un atklāja viņiem viņa grēku. Dievs visu redz, viņš visu zina, nekas nav paslēpts viņam, arī nekas nepaies garām. Un tādēļ mēs varam būt droši, ka viņa tiesa būs taisna un godīga un patiesa, un neviens neizslīdēs cauri. Kādreiz cilvēki šeit izdara negodīgas lietas un kaut kā izslīd cauri sistēmai, un viņi nesaņem pelnīto sodu, bet ar Dievu tas nebūs. Viss ir atsekts, viss ir skaidrs, viss ir kails viņa priekšā. Un rītā mēs redzēsim, kad arī viņam mēs dosim norēķinu. Dargais un mīļais debes Tēvs, paldies par skaisto dienu. Paldies, Kungs, par saulīti, kas atspīd. Paldies, Kungs, par to, ka katru dienu saule zina savu ceļu. Tā uzceļās, pārstaigā debesis un nosēžas atkal. Mīļais debes Tēvs, tu visu esi gādājis, tik brīnišķi tavi darbi. Mūsu dvēseli to labi zina. Paldies, ka nekas nav paslēpts tev, ka tev viss ir redzams, zināms. Tu redzi, zini visas lietas. Tu zini visu par mums. Un tu mūs tomēr mīlē. Paldies par to. Paldies par tavu lielo mīlestību un žēlistību. Paldies, ka tu mīli mūs ar mūžīgu mīlestību. Palīdz mums vienmēr atsaukties tavai mīlestībai ar mīlestību, ar pateicību. Kungs, dod, lai mūsu sirds būtu tādas, kas vienmēr izrāda cilvēkiem tavu mīlestību un tavu gaismu. Lai mūsu dzīve atspogļo tevi šodien un vienmēr. Ņem mūs pie rokas un vadi, mēs lūdzam. Mēs izlūdzamies Tavu svētību pār mūsu zemi, pār tās valdību un pār tiem, Kungs, kas ir atbildīgos amatos. Palīdz viņiem. Mēs aizlūdzam, Kungs, par Ukrainu, mēs lūdzam pēc miera. Mēs lūdzam par Izraēlu un Palestīnu un citām vietām, kur nedrošība. Mīļais debes Tēvs, esi žēlīgs. Apžēlojies pār slimājiem, uzliec savu roku, mierini, dziedini, stiprini un palīdz. Aizlūdzam, Kungs, par cietējiem, vienalga, kur un kā. Kungs, apžēlojies. Apžēlojies pār pazudušām dvēselēm. Mēs lūdzām, lai šodien būtu diena, kad daudz pie Tevis atgriežas. Mēs izlūdzamies, Kungs, svētī, sārgi. Es aizlūdzu par katru klausītāju. Es lūdzu uzliec savu roku, stiprini, mierini, dziedini, iepriecini un palīdz. Svētī mūsu dārgo tautu, mūsu zemi Latviju. Kungs, apžēlojies. Visu nododam Tev un tagad kopā lūdzam mūsu Tēvs debesīs.
Svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tā, mīļie draugi, lai svētīgi jums šī diena, Dievs ir jums, līdz atkal tiksimies, Dieva palīga, cerk tas būs atkal rītdien.